Esiet sveicināti nedēļas pēdējā darba dienā. Turpinājumā pastāstīšu par ziņu sižetiem īsumā. Ģibuļnieki vāc savu pagasta vēstures liecības. Dursupē savā starpā cīnās futbolisti. Štābniņš veiksmīgi aizvadījis pirmo mēnesi, un bērni vasaras brīvdienās mācās zīmēt. Savā pagastā atrodam neticami daudz interesantu lietu. Tā par savu aizraušanos ar vēsturi saka Tabita Kalniņa un Juris Šironovs. Pirms vairākiem gadiem viņi uzsāka vēstures liecību vākšanu. Ar sapni reiz tās apkopotas pāris mūžā. Katrai pilsētai ir savs stāsts un vēsture, bet kāpēc lai tāds nebūtu arī lielajam Ģibuļu pagastam? Izrādās, ka Ģibuļos auguši ne tikai izcili mākslinieki un dzejnieki, bet arī saglabājušās ļoti daudz vēstures liecību. Muzeja vērtības un vecās lietas vispār ir jāvāc. Viņas ārā nedrīkst sviest nevienu. Vienalga, vai tā ir alumīnija karota vai, es nezinu, nevar iedomāt, dēļ gals kaut kāds. Tā pašlaik vairākās vietās sagūluši mantu kalni, sākot ar antīkiem skapjiem un Žana Sūniņa modinātāju, līdz pat ragavām un padomju laikiem raksturīgām lietām. Vēl tagad Juris Šironovs azartiski stāsta, ko kāds māju saimnieks apsolījis atdot pagasta vēstures krātuvei. Viens no viņiem Jānis Frejs, kura radinieki strādājuši ceplī. Īpašumā nav bijis, bet kā vadītāji ir mans brālis bija pēdējais, tēvs bija pirms tam, vecais tēvs pirms tam bija un veco tēvu ievadīja vectēvs. No cepļa saglabājušās vairākas vērtības, gan ķieģeļu veidnes, gan arī ar rokām stumjamie rati ķieģeļu pārvadāšanai. Un uzzinot par ideju veidot pagasta vēstures liecību krātuvi, Jānim bija skaidrs, ka arī viņš vēlas piedalīties procesā. No 60. gadiem noteikti. 70. un 1970. Jūs pats arī ceplī strādājāt? Nē, es nestrādāju. Ir par vasaru kādreiz piepalīdzējis brālim un tēvam, ja. Ģibuļnieki ir ļoti atsaucīgi, un gandrīz katrs no uzrunātajiem saimniekiem ir gatavs dot kādu ieguldījumu, lai pagasta vērtības tiktu saglabātas arī nākamajām paudzēm. Un vienmēr man tā skaudīja, ka mēs aizbraucam ekskursijās, citos pagastos ir viņa vēsture. Lielajiem ģibuļiem nekā nav, viņi pliki un nabagi. Un cilvēki jaunā paudze nezina, ne tos dzejnieks, rakstnieks, ne tos pašdarbnieks, vispār tā pārsvarā. Bet ģibuļi ļoti bagāti ir. Un par bagātību nevar nepiekrist. Uz jautājumu, kur var apskatīt pašlaik savākto, atbilde viena. Paies visa diena, lai atrādītu kādus vien dārgumus, sanācis atrast. Visi šie skapi un tīnas un galdi ir no kādām mājām, kam ir tas stāsts apakšā. Un tad rokoties dziļāk, par ko atbild Juris Šironovs par rakšanu dziļāk, tad viņš izrok tos stāstiņus ārā, ja? Un tad mēs tagad abi divi tā mēģinām, protams, ne jau divi vien, te jau man liekas, ka ir viss pagasts jau tagad pacelts kājās. Mēģināsim savākt, par cik ar cerību tādu, kad varbūt mēs ar laiku varēsim apsaimniekot vai apdzīvot muižas ēku, tad kur tad vēl labāk? Katrā telpā vienu gadsimtu salikt iekšā vai koridorā kādu tīni? Ja Tabita vairāk pārzina seno lietu izmantošanas gudrības, tad Juris labprāt par lietām papildus interesējas bibliotēkās un dažādos arhīvos. Un braucot cauri ģibuļiem šķiet, ka gandrīz par katru namu un pļavu Juris var pastāstīt kādu stāstu. Tomēr arī viņam bijuši daži pārsteigumi. Tas interesantākais vēl būs, bet labi, ka es neizgāzos, es nezināju, kas ir tīne vispār, bet es to neteicu, ja? Es iedomājos, ka tā tīne pavisam kas cits tāds traucīšs, tas viegls, ko es varēšu Tabitai mašīnā ielikt, un tad, kad man tā ilga mūs aizveda uz to klīti, parādīja, tad es sapratu tās lielās tīnes, kur kāda ir vēl labība, ko tu liki, un es jautāju, es iedomājos, ka viņš tāds 5 grozs, un viss, es viņu paņemšu, ielikšu tur mašīnā, varēs aizvest, bet, kad parādīja, tā ir. Lai savāktās mantas uzpostu un atjaunotu, ir nepieciešami papildus līdzekļi. Tomēr abi idejas autori cer, ka tās vienu dienu būs apskatāmas tām vēsturiski vispiemērotākajā vietā – Spāres muižā. Paula Negriva, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Šodien Dursupē tika aizvadītas Latvijas jaunatnes čempionāta Kurzemes zonas futbola spēles U10 grupām. Kā viņiem veicies, skaties turpinājumā. Futbola spēlēs Dursupē savā starpā sacentās Talsu komanda, Liepājas metalurga komandas un Brocēnu jaunatnes sporta skolas komanda. Čempionātā ir 16. posms, un mums ir jau 4. Mums ir mājas uzņemšanas posms. Esam bijuši 3 reizes izbraukumos.
un būs vēl mums 2 izbraukumi un atkal mājas posms. Tā kā viesu komandas bija ar lielāku pieredzi, talsiniekiem nācās laukumā parādīt visu, ko prot. Iepriekšējos posmos, kamēr iespēlējāmies, tomēr tas 1. gads ir šogad, un kamēr iespēlējās, pirmie rezultāti bija gribējās labāks, jo nebija arī transports mums, ar ko nokļūt paši organizējām, tad mums nedaudz doma palīdzēja, Grobiņi iedeva mums transportu. Tad mājas spēlē esam pašā labākajā sastāvā, un pirmā spēlīt mums bija 1-1 ar Liepājas Metalurgu 4. komandu. Viscīvākā konkurence mums ir ar 1. Metalurgu un ar Grobiņu. Tas ir viss tas grūtākais, ar ko mēs pagaidām pirmo apli izspēlējam, un tas ir tas grūtākais. Pārējām komandām tagad šodien jau pierādījās ar Metalurga 4 spēlējot, kad mēs varam spēlēt līdzīgs ar līdzīgi. Talsu komanda izveidota no Laidzes, Talsu un Balgules futbolistiem. Ikdienā puiši spēlē katrs savā dzīves vietā, bet vienreiz nedēļā visi sabrauc vienu vietu, lai mācītos saspēlēties. Ja daudz skrien, tad ātrāk nogurst. Cik spēles jūs jau esat nospēlējuši? Es jau pagaidām vienu. Es jau laikam kādas 3 vai 2 spēles spēlēju. 2. Un spēks pietiks? Jā. Esat kārtīgi trenējušies? Jā, jo mēs jau katru trešdienu vismaz trenējamies no 6:30 līdz 8 vai ilgāk. Tad jau baigie maleči esat? Nē. Vietējo atbalstītāji rāmi malā nesēdēja. Spēļu laikā līdz jūtot katram golam un arī neveiksmei. Līdzjutēju vidū arī Arta Eņģele, kura pati spēlē futbolu Latvijas U19 izlasē. Ļoti labi īstenībā. Es domāju, ka būs trakāk, bet īstenībā mūsēji ir saņēmušies un ir daudz labāk. Ir tā dīvaina, es vēl šodien no rīta piecēlos. Es prasīju tētim, vai tiešām tas ir noticis, ka notiks šeit. Tepat. Ļoti liels atbalsts ir mājiniekiem, jā. Bērni spēlē pilnā devu, jā, cenšas parādīt vecākiem, kad viņi grib uzvarēt pretinieks. Protams, arī liepainieki dod pretī, cenšas parādīt, ko māk. Mazajiem spēlētājiem šodien iet? Tā nekas, cinās. Un kā līdzjutēji, sparīgi? Arī, ja būtu vairāk, tad būtu droši vien arī sparīgāk, bet tā ir, kā ir. Bet sirds jau trīc, ka savējies uz laukuma. Protams, ne jau tikai par saviem, bet par pārējiem liepainiekiem arī. Šis ir tikai 1. gads, kad nokomplektējusies Talsu U10 komanda. Tādēļ gan vecāki, gan treneri priecājas par katru sasniegumu. Šis jaunatnes čempionāts sākās ar U9. Viņš iet līdz U19. Tātad mums ir U10 tagad. Tad vēl 9 gadus mums šī vecuma grupa varētu startēt šajā čempionātā. Ja mēs cienīgi varam ar Liepājas Metalurgu un Ventspili nospēlēt, tad 1. gadu, es domāju, ka potenciāls būs. Nākamā spēle paredzēta jūlija beigās Grobiņā un vēlāk Brocēnos. Treneri un vecāki par bērnu spējām nešaubās. Vienīgi cer, ka pašvaldība sniegs atbalstu garantējot transportu, lai bērni varētu aizbraukt uz paredzētajām spēlēm. Paula Negriba, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Sadarbībā ar Rimi un Ziedot LV Talsu novada fonds jūnija sākumā uzsāka jaunu projektu, jeb atvēra štābiņu. Tas domāts bērniem, kuru vecāki nevar atļauties savus mazos sūtīt dažādos pulciņos un ārpus skolas nodarbībās. Štābiņa dalībnieki 2 reizes mēnesī kopā sanāk Talsu sākumskolā, lai apgūtu ko jaunu un izrautos no ierastās vides. Kopā ir 16 bērni. Un viena no pusīte darbojas ar kanisterapijas nodarbībā ar sunīšiem, otra pusīte radošajā nodarbībā ar dažādiem mākslas veidiem. Šodienas nodarbībā bērni mācījās veidot dažādas roku sprādzes, kuras vēlāk viņi sev varēja paturēt kā piemiņu. Bet iepriekš veidotie darbi pēc projekta beigām vienkopus būs apskatāmi noslēguma izstādē. Kura tad no nodarbībām tev ir tā mīļākā? Mana nodarbība ir vismīļākā ar suņiem. Viņi ir draudzīgi? Ļoti draudzīgi. Sniegt palīdzīgu roku un atbalstīt. To dara ne tikai pasniedzēji, bet arī kanisterapijai apmācīties suņi. Tas ir viens no veidiem, kā palīdzēt attīstīties bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ko viņi atšķirās visi 3 suņi? Ar krāsā. Nē, krāsa bija vienāds. Ar šķirni.
Arī ierastā spēle Bitīte rožu dārziņā šeit pārveidojusies suņu tēmai tuvāk. Suns rožu dārziņā. Alvīnas māma atzīst, ka meitene ar nepacietību gaida katru nodarbību, jo tā kā mājās dzīvnieku nav, šeit ir iespēja iedraudzēties ar suņiem. Viņa viena no pirmajām iemācījās arī visu mīluļu vārdus. Aizvakar bijām uz Roju uz jūru. Viņi pateica, rītā tu vari būt brīvi, bet piekdienu tev jānāk man līdzi. Dažiem no bērniem šīs ir vienīgās nodarbības, kuras viņi vasarā var apmeklēt finansiālu apstākļu dēļ. Tādēļ ar nodomu nodarbību dienas izvēlētas ik pēc 2 nedēļām. Arī gaidām kādu ekskursiju, mēs gaidojam, mēs plānojam. Nav tā, viņš atnāks 1 nedēļu, padarbosies un visu vasaru nebūs varbūt tas, ko darīt, kaut kas interesants, bet šeit viņš gaida šo nodarbību. Šī grupiņa uz pēdējo nodarbību kopā sanāks augusta beigās, bet pēc tam nodarbības paredzētas vēl 2 grupām katrai 3 mēnešu ilgumā. Paula Negriba, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Jau ilgu laiku lolots projekts beidzot ir īstenojies. Bērni no attāliem novada pagastiem un ciemiem varēja vienoties kopā mākslas nometnē 3 dienu garumā. Uzņēmīgiem cilvēkiem apvienojoties iespējams ir viss. Arī izveidot nometni ar mākslas novirzienu, dodot iespēju bērniem, kas ikdienā nevar atļauties apmeklēt pulciņus, sajusties noderīgiem un izpaust savus talantus. Pēc būtības viss ir sācies atkal no jaunsādes. Tur iepazinās ar citiem cilvēkiem, kur bija līdzi, un tad radās ideja, ka atkal šādā veidā varētu, jo man ar mākslu tāda saistība liela nebija. Bet tika uzrakstīts projekts, izrādījās, viņi atbalstīja, un tad saprat, vairs izdeja nav. Tad braucām uz muzeju, iesaistīt muzeju, tad muzejs atkal saprat tālāk, tur vajag palīdzību un ar mākslas skolu. Un nu te mēs šodien visi esam. Ēnu dienu plenērs risinājās 3 dienas, un īpaši paldies jāsaka visiem, kas atbalstīja nometnes izveidošanu, jo ja projekta finansējums 500 lati tika izlietoti nepieciešamajos materiālos un pārtikas nodrošināšanai, tad viss pārējais tika atbalstīts uz brīvprātības principa. Mēs jau šodien runājām, mana tā, kā es to biju iedomājusies, 100% ir īstenojušies, jo ja jūs šeit vakarā būtu atnākuši vai kā, patiesībā jebkurā brīdī jūs redzat, ja, viņi to tik vien dara, ka viņi sēž un zīmē. Tātad, kad tu redzi, kad viens kaut ko dara, tad tev arī gribas, ja, un ka tu neesi viens, un manuprāt, tas spēks ir kopā būšanā. Un šobrīd mēs esam tik sašķēlti, katrs kaut kur, nu tad kopā un uz priekšu. 3 dienu laikā jaunie mākslinieki kopā ar pasniedzējām devās iepazīt Talsus, cenšoties saskatīt skaistākās pilsētas detaļas un tās iemūžināt. Principā katrs bērniņš mums ir unikāls, katram ir kaut kas savs krāsas. Viens mīl ļoti biezas krāsas, otrs mīl ļoti plāns, cits mīl vispār tikai ar zīmolīti zīmēt un tikai ar krāsiņām melnām, baltām, varbūt kaut kādu brūnu, flomasters. Tā kā zīmē bērni labi, ļoti izteiksmīgi. Es pirmo reizi esmu plenērā ar bērniem, tāpēc man tas ir kaut kas jauns. Un plus, kad es šeit kaut kur strādāju, viņi nāk un paskatās un iedvesmojās. Un, protams, es aizēju viņiem kaut ko pastāstu. Un, tā kā tāds apmaiņas process. Es no viņiem mācos, viņi no manīm. Un, tā, lai ir interesanti. Labāk patīk zīmēt meitenes un ēkas. Kāpēc tā? Tāpēc, kad man vislabāk sanāk. Citi parasti nezīmē to pašu, ko es. Jau 2. nometnes dienā zīmētāji iepazina Lutrāņu baznīcas apkārtni, tad 1. viņi no Pilskalna lūkojušies Talsu ezera virzienā, kur dažiem licies, ka redzams pat kaut kas neparasts. Varēja redzēt ļoti lielu zivju barus, bet tas ūdens ir caurspīdīgs, un tas bija kaut kas pasteidzošs. Bērni nevarēja saprast, kas tas tāds, kas tur peld par tādu objektu. Tad citiem no tām mazajām zivtiņām sanāca viena liela zivs, noprot. Citiem liekas, kas tas ir pa zvēru, kas tas ir, nevarēja saprast. Radošums bērniem netrūka, un arī pašas pasniedzējas atzina, ka no viņiem ir ko pamācīties. Bērns mēģina attēlot tieši to, ko viņš redz, un kā viņš jūt. Cilvēks, ka viņš ir pieaudzis, viņš mēģina tā kā fotogrāfijā, līdz perfektumam. Bērns, viņš ieliek savus jūtas, viņš redz, tā ir baznīca, tas ir koks, tā ir zāle, tas ir svaigums. Viņš vienkārši ņem un tās savus domas tā ieliek iekšā. Tas ir no bērniem jāmācās, tas brīvums. Lai gan šodien nometnes dalībnieki jau atvadījās no jauniegūtajiem draugiem un pasniedzējām, viņu darbu izstādi kādu laiku vēl būs apskatāma Talsu novada muzejā. Un iespējams kādam šī nometne būs ielikusi pamatus, lai dienās izvēlētos iet tieši mākslas ceļu.
Paula Negriba, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Cerams, ka melnā piekdiena nemaz tik melna nav bijusi. Mēs ar jums tiksimies jau pirmdien. Atā!